Tāpat arī Tatu Čibindā. Un savukārt pusargos šodien Daugavpils komandai Bartolomī Ģeģju. Aizsardziet tātad Mihaļcovs, Skrebels, Cucurs, Stefans Urtiča, arī Sorokins, arī Korobenko, Kirils Iļins, arī Bruno Melnis, Džibs Gejs, Dodo un uzbrukumā Riga FC un Grobiņas komandu. Kad tā spēle arī tiešraidē TV4, tad pirmais sitiens Liepājas izpildījumā un atvēr to Jānis Beks. Tātad izpildīja Liepājniekiem šo sitienu. Tātad Riga FC un Auda komandas abās spēlēs ar 2-1. Kā jā, treneris arī teica, ka jāizvērās noteikti šodien no kļūdām, jācenšas labāk nospēlēt. Arī noteikti tas, ko pirms šīs spēles Daugavpils komandai tātad vairāk tiešām iztrūkumi ir spēlētāji, kad gan pret Jelgavu, gan Supernovu vairāk spēlētāji iet. Skodru piespēles soda laukumā. Un te var izvēlēties moments un bumba vārtos! 1-0 Daugavpils komanda izvirzās vadībā šeit. Ātrs vārtu gums tātad mainieku komandai. Tagad Bīstams moments var izveidoties Daugavpils komandai. Šeit sakos sitiens un redz visu šeit un atvaira Petkovičs. Pēc tam pirmais tur pie bumbas sēdz. Šeit fiksēt aizmugurē ir tātad Bubu Dialo. Petkovičs ir bumbu spēlē. Tur piespēle aizsargiem. Viņas priekš Liepājnieki. Šeit sakos sitiens, tās lido pāri vārtiem no tātad Vladislavas Sorokina. Un skan tātad tiesneša svilpe, kas norāda, ka pirmais puslaiks šeit no stadiona Esplanāde Daugavpilī noslēdzies. 1-0 Daugavpilieši atrodas vadībā. Fiksēts tātad. Un Daugavpils komanda tātad nomainījis Lizunovam. Lizunovs sodlaukumā un šeit labi piespēl Fofanā no vārtu priekš un bumba vārtos. 2-0 Daugavpils panāk šajā spēlē stadionā Esplanāde. Var priecāties. Vallī Fofanā panāk 2-0. Fofanā tieši nāca laukumā. Pēc tam arī Valērijas Lizunovs un tieši šie divi futbolisti izveidoja otro vārtu gūmu, tātad, bet šeit tagad var snākt labs moments Liepājniekiem. Šeit sitiens pa vārtiem Jānis Beks atvaira. Rītdienā skaisti spēlē. Šeit arī fiksēts. Jāsaka, laikam, bīstamākais moments, tā varētu teikt, šajā spēlē no Liepāju komandas puses. Treneris tad Škenders, Horvātu. Treneris pēc spēles, pret zaudējumu Riga FC 2-5. Tika tātad noņemts no Liepājas stūris un Jānis Brodis stājās tātad spēle pret Audu. Bīstams stūra sitiens pie Liepājnieku vārtiem. Stūra sitiens, jau to spēlētu Liepājnieki. Notīs iet soda laukumā. Nu un šeit sako sitiens un bumba ir vārtos. 1-2. Panāk Liepājnieki. Skaists vārtu gums. Un jau Daugavpils ļoti ātri tiek un bumba vārtos 3-1. Vien paiet īslaiks brīdis un Daugavpils gūst vārtus. Un izdodas gūst otros vārtus šajā spēlē Vallī Fofanā. Tiešām laiks bijis uzreiz. Kristiāns Kaušels tur aizdīs savu 4. spēli. Kaušels ar Daugavpilī stāsts tādas savas gaitas, bet vairākas sezonas, 3 gadus kopumā viņš bija 3 dažādās komandās, Valmieras dublieros, pēc tam nonāca Tukums 2000 komandā, uzspēlēja arī Supernovā, izdevās būt savus 3. vārtus. Ļoti priekš Liepājnieki tagad. Šeit sitiens pa vārtiem, kas par spēcīgu sitienu. Un rindās spēlēs, kurš nāca laukumā spēlēs otro puslaiku Diāvs. Kā stūra sitiens. Nu, redzam, pareiz. Fantastiski ar roku aizķer šo vārtu pārlikni. Un šeit tagad sitiens un bumba ir vārtos. 2-3 panāk Liepājnieki pēc stūras sitiena. Ļoti ātrs vārdums un vēlreiz var teikt Liepājnieki ātri. Skaists sitiens. Un Fofanā ar bumbu steidz uz priekšu. Fofanā. Šeit sako piespēli. Konē tur krīt soda laukumā.
Un ir šeit piešķirts 11 metru soda sitiens uz Daņela Petkoviča vārtiem. Šeit tur Liepājnieki uzreiz diskutējot ar spēles tiesnesi. Dzeltenā kartiņa tur piešķirt arī Liepājniekam. Tagad Petkoviču. Kristiāns Kaušelis gūst vārtus un panāk +2. Fantastisks rezultāts pusajā sestdienā. Atgādinu arī, ka dažām minūtēm arī sāksies spēle starp Rigevsi un Grobiņu. Un skan tiesneša svilpe. Spēle noslēgusies un var līksmot tiešām sanākušie Daugavpils līdzjūtēji šodien šeit.